Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti lasām laikā Latvijas Rādio 2 ēterā. Šeit ar jums kopā Dzintars Tilaks. Raidījumā vispirms par jaunākajiem romāniem Citroni dzeltenie un Viens šāviens. Tad par populārā dēkaņa Bēra Grilla jaunāko grāmatu Dzimis, lai izdzīvotu. Un satura ziņā visai plašo Bila Braisona grāmatu Mājās īsa privātās dzīves vēsture. Bet bērnu un viņu vecāku priekam grāmata Neticams stāsts par milzu bumbieri. Nobeigumā par lasām laika konkursiem. Sarunās par grāmatām atkal tiekamies ar literāti, apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Ilziņu. Vakar ir tāds Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un gan tad, kad ārā ir sniegs, gan tad, kad tas ņem un izkūst, mēs tomēr arvien vairāk prātojam gan par dāvanām, gan par to, kā mēs varētu darīt prieku saviem mīļajiem. Un te ir viens tāds, es to saukšu par pirms Ziemassvētku padomu. Tie, kas ir noskatījuši kā Ziemassvētku dāvanu saviem mīļajiem Margaritas Stārasts zelta pasakas, tiem laikam vajag uzreiz pirkt to grāmatu, jo es skatījos, ka faktiski noliktavā to vairs nav atlicis. Un, protams, mēs par to domājam, un tipogrāfija dara, ko var, bet pieļauju, ka tas, kas ir veikalos, ir viss, kas ir palicis uz šo brīdi, un nākamās būs tikai pēc jaunā gada. Jā. Dāvināt jau pēc, tas tā kā nebūtu īpaši smuki. Bet raidījumu saturiski mēs sāksim ar neparasti, bet ar romāniem. Tad drīkst ar šo, Citroni dzeltenie. Kaisa Ingemarsone ir zviedru rakstniece, gados jauna, simpātiska, varētu teikt mūsu vienaudze. Un kas ir mīļi, ka tu ar tādu sajūsmu pirms brīža stāstīji man, ka beidzot ir kāds jauks romāns, kurā nešauj, kurā nav nekas tāds, nav nekas arī vulgārs, kurā ir ļoti skaists sižets, ļoti interesantas detaļas, un tā tomēr ir dzīve, un dzīve no labās puses. Dzīve no dažādām pusēm. Citroni dzeltenie man pašai ļoti patīk, un man patīk tāpēc, ka tas viss notiek mūsdienās. Grāmata ir pilnīgi normāla un realistiska. Tā tiešām ir ikdienas dzīve Zviedrijā, un patiesībā jau mūsu dzīve šeit nav nemaz tik atšķirīga no ikdienas dzīves Zviedrijā. Tur ir gan tādas ikdienišķas problēmas, kā piemēram pašu vai vecāku bezdarbs, un tad ko darīt tālāk, attiecību lietas, kurš puisis vai kur meitene vīstā. Bet kā jau Dzintars te teica, tad tiešām nav nekā tāda nepatīkama, tā ļoti briesmīga. Tā ir tāda jauka ikdienas dzīve, kāda varētu tikt uzrakstīts romāns, man liekas, par ikvienu no mums, ja izņemt laukā visas tās dienas, kad nekas īpaši nav pelēkās dienas. Jā, tās pelēkās un atstāt tikai krāsainās. Un tad iznāk tāda jauka grāmata kā romāns Citroni dzeltenie. Sāki man lūdzu, ko nozīmē projekts Citroni dzeltenie. Tur ir uz vāka rakstīts, tur bija tā darbība, pazuda darbs, tad viņi satika kalli, un tad sākās projekts Citroni dzeltenie. Kas tas par projektu? Jaunieši, tas pats Kalle un galvenā varone Agnese, ir nolēmuši, ka tas, ko viņi vēlas darīt, ir atvērt savu mazu jauku restorānu ar virtuvi, kurā viss tiek gatavots uz vietas, protams, un ir jāatrod tas pareizais veids, kā to visu pasniegt tā, lai cilvēki nāktu. Tur ir arī mazliet tāda komēdijas elementi, bet viss tik un tā paliek tajās realisma robežās. Un jā, projekts Citroni dzeltenie, tas ir krodziņa nosaukums. Citroni dzeltenie, nevis dzeltenie citroni, jo galu galā krodziņš dzeltenie citroni tomēr neizklausās tik labi un tik eksotiski kā krodziņš citroni dzeltenie. Jā, un savukārt tas varētu būt pilnīgs pretmets. Šī grāmata, kuras autors ir Lee Childs,
varbūt mēs pat viens otrs mazāk zinām autora vārdu nekā galvenā varoņa vārdu, Džeku Rīčeru, ar kuru saistās gan kinofilms, gan vairākas grāmatas un iemīļots varonis. Tātad viens šāviens vai pretmets gluži iepriekš teiktajām par pirmo grāmatu? Jā, šis ir tāds spriedzes romāns, un Lee Childs, lai gan viņš ir britu rakstnieks, viņa galvenais varonis, Džeks Rīčers, visos viņa romānos ir Džeks Rīčers, viņa šis te radītais literārais varonis. Džeks gan nav brits, Džeks ir amerikāņu armijas izmeklētājs. Bijušais militārās policijas izmeklētājs. Jā, bet viņš vēl joprojām lielākā vai mazākā mērā turpina savu darbu, lai gan tas notiek neatkarīgi no visiem lielajiem monstriem, tādiem kā FIB vai iekšējās izlūkošanas dienests, vai kas viņiem tur Amerikā ir, un Amerikas armijā viens par otru slepenie dienesti, par kuriem nenojauš pat citu slepeno dienestu pārstāvi. Bet Džeks ir aizgājis ārpus tā visa, un viņš izmeklē pats savā nodabā tos noziegumus, kurus paveic cilvēki, kas reiz ir bijuši amerikāņu armijā. Un šī grāmata sākas ar tādu ideālu noziegumu atklāšanu. Tiešām tas viens šāviens, tur tā darbība risinās tik interesanti. Tur ir gan dažādas atmiņas par karu, gan Džeka atmiņas, gan šī te nepatiesa apsūdzētā puiša, kurš ar dažiem šāvieniem ir nošāvis 5 cilvēkus, kurus viņš agrāk nekad nav pazinis. Vienkārši cilvēkam ir, kā mūsdienās mēdz teikt, aizbraucis jumts, viņš ir devies uz vientuļu autostāvvietu, notēmējis uz laukumiņu pie ofisu ēkas un nošāvis pirmos 5 cilvēkus, kas trāpījās uz grauda. Lūk, tā par grāmatu viens šāviens, bet jo īpaši tiem, kas ir nāves zonu jau lasījuši un jau tikušies ar Džeku Rīčeru, tad šī būs atkal tikšanās. Aiznes tevi prom no manis, kaut kas sajauc atspulgus, tavu seju redzu es, redzu acis aizvēro. Seju redzu
lasām laiks. Kāds meklē pārgalvīgus piedzīvojumus dabā un māca citiem, kā izdzīvot neparastos apstākļos. Cits izpēta mājas uzbūvi, lietas un paradumus, un abi ir kļuvuši populāri. Tas par nākamo jaunāko grāmatu autoriem. Sarunas turpinājums ar Kristīnu Ilziņu. Esmu ar lielu aizrautību sekojis līdz šim puisim. Viņa dēkās garā seriālā un vienmēr kaut kā pie sevis padomājis. Ir gan viņam krampis, gan iekšas, lai kaut ko tādu dabūtu gatavu. Lai nokļūtu tur, kur viņš ar tādām metodēm, kur viņš grib nokļūt, lai izdzīvot, lai ēstu to, ko mēs, jebkurš normāls cilvēks neēst, bet viņš ēd, lai izdzīvot un rāda citiem, kā tas pareizi jādara. Tātad, proti, atklāsim kārtas Bērs Grils. Un jau pirms apmēram gada iznāca viņa pirmā grāmata latviešu valodā Dubļu, Sviedru un Asaras. Un seko Dzimis, lai izdzīvotu, izdzīvošanas paņēmieni. Tā šķirās ar kaut ko no iepriekšējās grāmatas? Jā, bet starp citu zini, ka Bērs Grils rāpjoties vienā no augstajiem kalniem nokrita un lauza mugurkaulu. Tas pa vidu visiem šiem piedzīvojumiem. Tu zini, patiesībā man tas nepārsteidz. Es pat gribētu zināt, cik reizes viņš ir pagūs kaut ko laust un tādos kritiskos brīžos kaut kur atrasties. Kritiskākais brīdis laikam bija šis ar mugurkaulu laušanu, jo pēc tam viņš gulēja paralizēts un ārsti apgalvoja, ka viņš nekad vairs nestaigās, kur rāpsies kaut kur. Un tad viņš ņēma un pierādīja, ar gribas spēku un darbošanos bija līdzēts, un viņš atkal dodas savos piedzīvojumos. Un šī grāmata tiem, kas nav bijuši skauti, tiem, kas nav vadījuši bērnību kā mēs, mums ir priekšstats par to, kā izdzīvot, bet Bērs Grils iet mazliet tālāk, jo mēs lielākoties arī būdami indiāņi mēdzām izdzīvot turpat māju tuvumā, un gadījumā kas tur bija arī leduskapis un pieliekamais, bet viņš tam pieiet tā ļoti nopietni. Zini, par ko es esmu sajūsmā? Ka šeit nav tikai smugubildītis, bet ka šeit ir tiešām attēli, kas parāda, zīmējumi, kā pajumi, kā kaut ko gatavot, tātad arī kā savākt ūdeni, no kā tas sastāv, un lūk, arī lamatas, kā veidot pareizi. Par lamatām tas ir vispār īpašs stāsts. Tas ir apbrīnojami. Es esmu mēģinājis sekot līdzi, kā viņš to dara, bet nekad neesmu īsti sapratis. Un te viss ir tā smuki detaļās, un te ir arī dažādi mēzgli, kā pareizi siet mēzglus, kā likt cilpas, kā jau es teicu, kā orientēties pēc zvaigznēm. Pēc sūnām. Skautu grāmata patiesībā. Skautu grāmata, un kas man patīk vislabāk, šajā te ir apkopots gan kā izdzīvot ziemeļos, gan kā izdzīvot uz jūras, ja gadījumā jūs tur esat nonācis viens pats kaut kur tālu jūras vidū, gan kā izdzīvot džungļos, gan kā izdzīvot tuksnesī, gan kā izdzīvot vienkārši tādā kaut kādā vientuļā apvidū, kad, piemēram, ir beigusies civilizācija. Kā izdzīvot Latvijā, piemēram, kaut kādā nostūrītī, to mēs varētu katrs pamēģināt, paeksperimentēt. Latvijas ziemā. Bet šeit ir viss kas un tādās sīkās detaļās, un ir arī tādi vispārējie galvenie izdzīvošanas paņēmieni, kas ir pats būtiskākais. Pats būtiskākais ir tā kā atrast drošu vietu, pirmais, tad otrs prātot, kā varētu signalizēt par to, kur jūs atrodaties. Un savukārt dzeršana un ēšana ir tikai pēc tam. Vispirms tomēr ir jāatrod tā drošā vieta, nevis jādodās vispirms meklēt kaut ko ēdam. Un te ir arī daudz par to, ko var ēst un ko nekādā gadījumā nevajadzētu. Redzot tavas dzirkstošās acis, ka tu man iepazīstināji ar šo grāmatu, ka tu parādīji, un tad es sapratu, un cik apņēmības pilna tu tagad esi teikt kaut ko labu par šo grāmatu, kuras autors ir Bils Braisons, un kuras nosaukums ir Mājās īsa privātās dzīves vēsture.
Jā, šī ir mana šīs nedēļas mīļā grāmata. Billam Braisonam jau ir vēl viena grāmata, kas man ļoti patika. Īsi stāsti par gandrīz visu. Man patīk autori, kas ir vienlaikus pētnieki un pļāpas. Un kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks, kurš ir pētnieks, ja viņš to visu izpēta, bet patur tikai sev, tad kāds, piedodiet man, no tā labums? Kāds prieks pārējiem? Ja tas kaut kur noput kaut kādā dziļā universitātes bibliotekas stūrītī. Bet Braisons, viņam ļoti, ļoti patīk pētīt cilvēkus un vidi ap viņiem un dalīties šais zināšanās. Šī grāmata, neskaitot to, ka tā ir pasaules bestsellers, New York Times bestsellers un vēl visādu iespējamo izdevumu bestsellers, to lasīt ir vienkārši ļoti, ļoti interesanti, jo stāsts sākas ar to, ka Braisona ģimene iegādājas vecu mācītāju māju Anglijā. Un dodamies labot jumtu, viņš atklāja, ka no bēniņiem ir izeja uz mazu laukumiņu uz jumta, kuram vispār nav pilnīgi nekādas jēgas. Tas ir viens, jo priekš kam uz jumta ir vajadzīgs tur kaut kādu 1,5 kvadrātmetru liels tukšs mazs laukumiņš, uz kuru ved slepenas durtiņas, un otrkārt, ka neviens par šo laukumiņu neko nezināja, un arī no lejas tas nav redzams, un kamēr cilvēks neuzrāpies uz tā jumta, tas nav redzams, un tā tad mājām mēdz būt dažādi noslēpumi. Un tad, sākot ar šo mazo laukumiņu uz jumta, viņš izpētīja visu māju no jumta līdz pamatiem. Un pētīdams savu māju, viņš izpētīja to, kā mājas vispār ir sākuši celt. Kā visa Anglija vēl 18. gadsimta beigās būtībā sastāvēja no koka namiem, jo no mūra cēla tikai tādas smalkas mājas kā katedrālis vai cietokšņus vai pilis, bet vispārējie cilvēki dzīvoja koka mājās, un tas bija gan veselīgi, gan patīkami, gan ierasti. No koka būvēja visu, ko vajadzēja, tā skaitā arī kuģis, un tad vienā brīdī Angļi attapās, ka to koku vairs nav tik daudz. Un tad bija jāatrod kaut kāda alternatīvie materiāli. Un tad par to visu, kā tad tās mājas cēla un no kā cēla. Un tad viņš aizklīst arī laukā no Anglijas un izstāsta, ka, piemēram, ķieģeļa ēkas, visaugstākā ķieģeļa ēka, tā ir tikai 16 stāvi, jo augstāk no ķieģeļiem nevar uzcelt, jo ķieģeļi ir pārlieku smagi. Un šī māja atrodas Čikāgā, Amerikas Savienotajās valstīs, un tās pirmais stāvs, tam ir tik biezas sienas, ka pirmajā stāvā atrasties ir pilnīgi neumulīgi. Bet kā tāds retums arhitektonisks, tā tur vēl joprojām stāv. Es tev gribēju jautāt, žanriski, kā tu pateikti, kas ir šī grāmata? Tie nav vienkārši pastāstiņi par būvniecību. Ja? Tā nav arī enciklopēdija, ja? Bet tomēr kaut kādas enciklopēdiskas pazīmes es tur tā kā atradu. Ja? Es teiktu, ka tas ir tāds antropoloģisks pētījums, jo viss, kas tur, jo tas ir stāsts par visu, kas ir mājā iekšā, par visu, ko cilvēki ir savilkuši savās mājās. Bet tu saki, viņš ir stāstnieks, pļāpa. Tas būtībā ir zinātnisks. Tas būtībā ir zinātnisks pētījums, bet viņš ir uzrakstīts tādā valodā, kā viņš to stāstīja draugiem. Un līdz ar to var lasīt ik viens, un ik viens var sajusties kā draugs. Un tur ir par pilnīgi visu, ko cilvēki ir sabāzuši savās mājās vai ap tām, piemēram, par to, kā radās pirmie zāles pļāvēji un kā Anglijā slavenos angļu mauriņus kopa pirms tam. Es varu pačukstēt, ka lielu darbu paveica aitas. Var sakot, viss, kas vien var būt mājās. Tas, ko cilvēki ir ēduši, ēd un ēdīs. Tad patiesībā mājas kultūra, viss sadzīve absolūti šajā grāmatā. Ja? Viss ne tikai būvniecība. Nē, arī apģērbs, arī mājas iekārtojums, arī dārzs un dārza iekārtojums, pārtika, bērnu audzināšana. Viss, es saku, tas tiešām ir antropoloģisks pētījums par mums, cilvēkiem, kā mēs esam mainījušies gadsimtu gaitā un kā mums līdzi ir mainījušās mūsu mājas.
izsnigušu meža taku. Es šovakar pie tevis ciemos brienu, lai pateiktu tev tikai vienu, ko pateikusi nesmu esit nekad. Mēs satiksimies vēl, mēs satiksimies uz aizsnigušās takas ziemas nokrēslā, un mūsu abu vēlēšanās tiks ierakstītas zvaigžņu grāmatā. Zārija vavarēni, no zariem sniegu noskurinot lāstā, un tād sniega vēstulē tev rakstu, ko pateicis vēl nesmu tevi nekad. Mēs satiksimies vēl, mēs satiksimies uz aizsnigušās takas ziemas nokrēslā, un mūsu abu vēlēšanās tiks ierakstītas zvaigžņu grāmatā. Salien paegļu kāpnēm augšu, kur dilstošs pusmēnesis ar vienu. Man atgādina tik to vienu, ko sacījis vēl nesmu tevi nekad. Mēs satiksimies vēl, mēs satiksimies uz aizsnigušās takas ziemas nokrēslā, un mūsu abu vēlēšanās tiks ierakstītas zvaigžņu grāmatā. Mēs satiksimies vēl, mēs satiksimies uz aizsnigušās takas ziemas nokrēslā, un mūsu abu vēlēšanās tiks ierakstītas zvaigžņu grāmatā. Lasām laiks. Jau drīz raidījumā pievērsīsimies konkursa rezultātiem un pat 2 jaunu konkursu jautājumiem. Bet pirms tam vēl priecāsimies kā bērni, ieraugot jaunu, lielu, biezu, bilžainu grāmatu. Milzu grāmata par milzu bumbieri. Milzu grāmata mazajiem lasītājiem. Cik maziem, cik maziem? Līdz 99 gadu vecumam var lasīt droši un priecāties. Jā,
Par ko ir šis stāsts? Tas ir par bumbieru. Par bumbieru, par lielu, milzīgu bumbieru, kurš beigās arī lidos. Tas vispirms ir stāsts par vēstuli pudelē. Un ziniet, ja jūs jūrā atrodat kādu pudeli, droši velciet to krastā un meklējiet vēstuli. Jā, ja nu tur iekšā ir kaut kas, un šajā gadījumā pudelē tiešām bija, un ne tikai vēstule, jā? Pudelē bija vēstule, un pudelē bija vēl arī maza pudelīte. Pavisam maza pudelīte, un mazajā pudelītē bija kastīte. Un kastītē iekšā bija sēkliņa. Un no sēkliņas izauga milzīgs bumbieris. Jā, bet nevis klausies, bet ne jau viņš izauga kā bumbieru koks, vai kā vienkārši bumbieris, jo patiesībā izauga patiesībā bumbieris. Koks jau nu arī izauga, bet izauga bumbieris ar tādu koka kātiņu. Astīti. Nu jā, šajā gadījumā bumbieres koks vai bumbiere vairāk izskatās pēc kātiņa. Jā, nu tā gadās. Pasakās gadās ne tas vien. Un tās bildes, paskaties, tās burvīgās, detalizētās bildes. Tā zīmējumi, kur tiešām ir kaut kādi mazumiņi, krikumiņi atrodami, kas ir ļoti, ļoti svarīgi un kuriem ir nozīme. Un vienreizēji te burti arī ar kādiem ir veidot šis stāsts ir lielāki, mazāki, izcelti un milzīgi pa vidu arī. Bet vēl joprojām visnotaļ labi salasām. Jā, bet par ko ir stāsts tālāk? Un mēs nepateicām Jakobs Martins Strits. Tā sauc autori. Tas ir dāņu rakstnieks, un pašu grāmatu sauc Neticams stāsts par milzu bumbieri. Klausies, kura tu biji, ka esi to bumbieru biji? Bara. Kā es jau toreiz no bumbieru dēla nebija mājās. Bum! Kuru vazājas apkaka, bet tie nāk cilvēks ar bumbieru? Nominatīvs kas? Bumbieris. Ģenetīvs kā? Bumbierā. Datīvs kam? Bumbieram. Akuzatīvs ko? Bumbero. Instrumentāls ar ko? Ar bumbieri. Lokatīvs kur? Bumbieri iekšā. Vokatīvs izsaukums. Hai, bumbieri. Lokās, labi. Bumbieris. Bum! Bumbieris. Bum! Bumbieris. Bum! Bumbieris. Nenormāls kurviņš. Ej, nu sazin. Normāls nav viņš. Kur viņš ir? Formāls kālabats. Neformāls kāpēc. Tā ir. Statīvs kuģi. Masīvs nuko. Lapagu Timotī. Coins ir kā. Lokās, labi. Bumbieris. Bum! Bumbieris. Bum! Bumbieris. Bum! Bumbieris.
Rakviši! Piedalies, uzvari un lasi! Iepriekšējā raidījumā pēc manis sniegtā raksturojuma bija jāatbild uz jautājumu, kas tas ir. Izrādās daudziem tas nesagādāja nekādas problēmas, un atbildes sekoja zibenīgi. Tātad tas, ko romiešu leģionāri lietoja, lai spētu ignorēt nāves briesmas, tas, ko Ēģiptes piramīdu celšanas laikā deva vergiem, tas, kas spēja uzlabot garastāvokli un pēc enerģētiskās vērtības pielīdzināms graudaugiem, tas ir ķiploks. Nosaukšu pareizās atbildes autoru pirmo piecinieku – Artūrs Daņļevičs, Ritvars Malkalns, Sisī, Santa Kapina, Zane Eiduka. Gluži kā lielajā sportā, viens otram gandrīz minūtes papēžiem, mūsu gadījumā ar 1 līdz 2 minūšu starpību. Apsveicu Artūru Daņļeviču, kuram pienākas apsolītās grāmatas, bet nu par jaunu konkursu. Tuvojas ziemas saulgrieži. Pēc senām tradīcijām arī iemesls darināt alu. Nu lūk, lasot Aivara Kļavja romānu Piesmietais karavīrs, kas ir vēsturisko romānu cikla Viņpus vārtiem 3. grāmata, atrodu pieminētu mučeli. Tikai nu tagad uzzinu, ka mučele nav viss mucas mīļvārdiņš, bet konkrēta tilpuma trauks, kas pielīdzināms ceturdaļmucei. Jautājums šāds: cik tad litru varētu būt mučelē jeb ceturdaļmucā? Kurš nosauks tuvāku litru daudzumu un drīzāk to izdarīs, tam arī balva. Šoreiz balvā Ievas Smelgalvas grāmata Mirušie nepiedod un Hansa Ulriha Grima grāmata, kas liks padomāt par lielveikalu piedāvāto pārtiku. Grāmatas nosaukums uzturā lietot nav ieteicams. Rakstiet konkursam. Adrese lasāmlaiks@lr2.lv.